Daugavpils pašvaldības uzņēmums Daugavpils ūdens realizē Eiropas projektu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijā. Līgums ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru tika parakstīts 2025. gada maijā. Projekta kopējās izmaksas ir 2.187.520 eiro, ieskaitot arī Eiropas līdzfinansējumu 1.041.880 eiro apmērā, kas ir 65% no kopējām projekta realizācijas izmaksām. Uz doto brīdi 4 projekta darbībām ir noslēgta līgumi, pārējām darbībām turpinās iepirkuma procedūras, un šodien jūs redzējāt, ka tuvojas noslēgumam 3 duņu sukņu uzstādīšanas un palaišanas darbi. Sukņi arī ir svarīgi notekūdeņu attīrīšanas procesa, jo notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā fāze veidojas aktīvas duņas. Faktiski tie ir mikroorganismi, kas barojas ar piesārņotājiem vai netīrumiem. Ja? Un tad, kad ir skābeklis, tur veidojas nosedumi un nosežas apakšā, bet augšā paliek tīrs ūdens. Bet ņemot vērā to, ka visas dzīves būtnes vairojas, procesa ir liekas duņas un tos nepieciešams atsuknēt. Un šie 3 sukņi palīdzēs faktiski atsuknēt liekas duņas uz centrifugam, lai atvudiņotu. Šobrīd speciālisti tuvojas sagatavošanas darba noslēgumam. 2 sukņi jau ir uzstādīti, tie ir pieslēgti elektrotīklam un tiek pārbaudīti, lai tos pēc tam pieslēgtu arī automātiskajām sistēmām. Tikai pēc šo darbu pabeigšanas tiks nomainīts 3. suknis un citas iekārtas. Šī projekta ietveros ieplānotas vairākas aktivitātes. Jā, mēs nomainīsim 2 mehanizētas redeles, 2 gaisa putējus priekšattīrīšanā, 4 atgriezenisko duņu sukņus jaunā līnijā, vecajā jau nomainījām. 4 lielos aerotenkos nomainīsim aerācijas sistēmu, un arī tiks mainītas centrifugas un ieplānota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija. Šī Eiropas projekta mērķis ir paaugstināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu energoefektivitāti, nodrošināt procesiem nepieciešamo infrastruktūru, uzlabot attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti un samazināt piesārņojuma līmeni. Tādējādi Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas objektā tiks nomainītas visas galvenās iekārtas, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar 2024. gada direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.